Labvakar, šodien saruna par birkām, kuras cilvēki paši uzliek sev. Cilvēki nezin, kāpēc sev uzliek kaut kādas birkas, kā aptieku pudelītēm, kuras var nopirkt aptiekā. Un jo dārgāka birka, jo vairāk par to ir jāmaksā. Un tā ir arī ar cilvēkiem. Cilvēks daudz neatšķiras no preces. Piemēram, Nike zīme vai vēl kaut kāda zīme, par to ir jāmaksā. Kāpēc? Kāpēc cilvēks uzliek birku un domā, ka viņš maksās dārgāk? Vai attiecīgi birkai viņam ir jāuzvedas, vai attiecīgi birkai viņam ir jāprasa samaksa par to, par viņa pakalpojumu, piemēram. Tā ir birka. Un bieži vien esat dzirdējuši, ka pie it kā Uber krūtiem speciālistiem stāv ilgi rindās, pusgadu, gadu, un vecāki aizved savus bērnus pie speciālistiem. Un kas notiek? Izrādās, viņš jau neko nepateica. Viņš pateica, nu vērojiet, nu skatieties. Vērojiet, nu jā. Samaksā 5 minūtēs gandrīz 200 eiro, ceļa nauda, darbā nebūšana, jā, tikai 300 eiro un vēl kaut kas, jā. Vērojiet. Tā kā mēs maksājam par birkām un reizēm dēļ birkām mēs esam gatavi studēt augstskolā vairākus gadus, lai piekarinātu sev birku. Un nav svarīgi, kas tu esi, nav svarīgi, kādi tev birka karājas, vai tu esi sētnieks, vai ārsts, vai maizes cepējs, vai tu pieved granti tā, ka ceļu taisa, vai tu skrūvē elektrību. Nav svarīgi. Nav svarīgi, ko tu dari vakarā, vai tu cep kotletes vai zvilnē pa televizoru. Ir svarīgi, ka tu esi. Svarīgi, ka tu birkai nepievērs tik lielu uzmanību un iemāc to arī bērniem būt adekvātam pret birkām. Es atceros, bija viena saruna. Es satiku vidusskolas bērnu un es saku, kur tev mamma strādā. Un tā pusaudze man atbild, nu tajā labākajā aptiekā, jo ir vairākas, bet viņa strādā labākajā aptiekā. Bet tā, ka es paprasu, ar ko viņa ir labākā, kas tur ir labs, tad cilvēks man nevar paskaidrot. Vienkārši labākā, tā ir birka. Un viss labākais var beigās izrādīties viss sliktākais, jo daba mīl līdzsvaru, un mēs dzīvojam pasaulē, kurai ir nepieciešams līdzsvars, jeb viņa pati sevi līdzsvaro. Mēs nevaram sevi uzskatīt par kaut kādiem dieviem, kas noteiks to, cik svarīga ir birka. Dievs nosaka to, cik svarīga ir birka. Tev var būt Šveicē 70 konti un glabāties visi Šveices konti ar zeltu. Tāpat tevai birkai nav nozīmes. Tu mirsi, tevi tuvinieki par tevi ieskums, un tu tāpat kaut kādā dienā būsi mironis ar visiem saviem zeltiem, ar visiem saviem kontiem, savām birkām. Vai arī ar to, ka tu čurā biksēs un guli pa grāviem. Nav svarīgi. Svarīgi ir tas, kā tu sevi piedzīvo. Tāpēc es ļoti labi saprotu cilvēkus, kas ir, teiksim tā, kas ir, kā lai jums to labāk pasaka, man ir galvā jākasa, kas vienkārši neiesprings, kas dzīvo, kas ir tādi, kādi viņi ir. Viņš grib varbūt iziet ar caurām biksēm, netīru apģērbu, tikko nostrādājies pēc celiņa, forši. Viņš ir piekusis un viņš vairs nevar vakarā ar bērnu paspēlēties, tāpēc, ka viņš ir pārguris. Vienīgais, ko viņš grib izdzert 2 saliņus un aizmigt, un lai viņu liek mierā. Pienākumi
kādi pienākumi. Pienākumi ir uzlikti no sabiedrības, no vecākiem, no stereotipiem. Pienākumu nav. Mums nav nekas jādara. Mēs varam būt brīvi. Jo šie bērni, kas atnāk pie jums, kur tēvs ar viņiem nespēlējas, viņi nāk pie tāda tēva, kāds tas ir tieši tagad. Lai jums veicas, nepiekarināt sev pārāk dārgas birkas, kuras jums ir tik svarīgas, un dēļ kurām jūs varbūt izkalpojaties mīlestību, atzinību, slavu. Protams, zem tā viss kaut kas ir apakšā. Bet netēlojiet analītistus vai psihologus vai psihoterapeitus, ja jūs tādi neesat. Dieva dēļ to nedariet, jo es arī neju nevienam operēt aklo zarnu. Tikai tāpēc, ka es YouTubā noskatījos un zinu, kā tas jādara, es to nedaru. Tā kā katram ir sava vieta un ieņemiet savu vietu. Vispirms padomājiet par savām birkām un tad tikai par pārējo. Lai jums veicas, tiekamies nākamajā postā, vai kā to sauc, es nezinu. Vienalga, kā to sauc. Es esmu šeit, vienmēr atbildu uz jūsu jautājumiem.